mēģināsim izjautāt un atbildi sagaidīt diskusijā mūsu konferences beigās, jo referenti nekur nepazudīs, jūs arī nē. Un tagad es aicinu Ilzi Knokuru, Rakstniecības un mūzikas muzeja direktori, ar priekšlasījumu par piemiņas tradīciju kā problēmu muzeja komunikāciju praksē. Laikam tur rādīt un nav. Ja es tagad varētu pēc iespējas precīzi citēt Leiras kundzes teikumu par Bolšteina memoriālo ilgspējas problēmām, tā kā nebija tās memorialitātes, tad viņa būtu to muzeja uzturēt un saglabāt. Tad ļoti īsos vārdos, tā arī ir tā problēmas būtība, par kuru es tā kā esmu apņēmusies stāstīt. Uzreiz jābrīdina, ka es ļoti labi apzinos, ka tā visticamākais problēma ir tikai man, atšķirībā no visiem klātesošajiem, jo, ja vien es ļoti nemaldos, tad klātesošo kontekstā es esmu minoritāte tādā ziņā, ka es neesmu memoriālā muzeja pārstāvs. Manu darbu Rakstniecības un mūzikas muzejā tiešā veidā ietekmē šī memoriālo muzeja tradīcija, un tāpēc mums ir mūsu izstāžu veidošanas darbs faktiski visu laiku nozīmē saskaršanos ar Lūdzu, memoriālo krājumu glabāt. Jā. Bet tā kā mums ir no tiem memoriāliem krājumiem jāveido ekspozīcijas izstādes, kas nav memoriāls pēc definīcijas, pēc nopusējuma, tad ir vietas, ar kurām mēs specifiski saskaramies. Es mēģināšu aprakstīt savu problēmu. Tas, protams, ir tāds ļoti smags vārds, bet tā nav problēma, tā ir tas dotais lielums, ar ko mēs saskaramies. Es mēģināju apmēram saprast, vai tā ir tikai šodien radušies, vai kājas auga ir kaut kur senāk, un tāpēc tas pirmais attēls ir stipri miglains, bet es tā vienkārši ienosku, ka arī stipri vecs. Stipri sens stāsts par itāļu dzēnieku Petrarkas mīļoto kaķi un mīļotā kaķa līnijas eksponēšanu. Jūs redzat, ka dzēnieks ir dzīvojis stipri sen, tas ir 14. gadsimts, un tas, ko jūs tur tagad redzat attēlā, tas ir tas, ko jau 19. gadsimta beigās tur redz arī apmeklētāji. Šis ir tulkojums no ļoti konkrēta ceļotāja piezīmēm, kur viņš apraksta, kā tas, ko jūs tur tikko redzējāt, viņam izskatās. Tātad ir tas marmora tāds veidojums, virs durvīm uzlikts tai marmora ietvarā aiz stikla, ir kaķa mūmija, šis anglis Hauvelis apraksta, ļoti, kā jau apmeklētājs uz to visu skatās, kaķis bez spalvām. Viņam neviens tur tajā brīdī nav spējīgs nekādā veidā skaidrot, kāpēc tam kaķim tur nav tā kažoka, vai tāpēc, ka viņu jau balzēšanas procesā nevarēja saglabāt, vai tāpēc, ka tas kaķa izbāzējums tur stāv jau pietiekami sen, un tāpēc laika gaitā ir gājis bojā. Kurā gadījumā viņš konstatē, ka tur ir tāds kaķis, kurš izskatās lūdz kā tikko dzīves jērs, un tad viņš arī apraksta, kas ir tas teksts, kas uz marmora plāksnes apakšā ir lasāms, un šis teksts īsos vārdos paskaidro, ka mīļāks par kaķi, vai mīļākā par kaķi, Petrarkam ir bijusi tikai viņa mīļotā Laura. Visi zina, ka Petrarka un Laura, tas ir tas lielais, skaistais mīļos stāsts, kura dēļ vispār Petrarku šodien atceras, jo Petrarkas kontekstā faktiski, kamēr viņu uzskatīja par dzejnieku, kurš ir nodarbojies ar dzejas formas uzturēšanu un attīstīšanu, tikmēr viņš pēc nāves vienlaicīgi bija stipri nepopulārs un tā teikt masām nesvarīgs. Tad, kad tika izvilkts saulītē un īpaši akcentēts šis mīles stāsts un īpaši akcentēties Petrarkas veltību Laurai, tad Petrarka kļuva par to, ko mēs tagad ar viņu saprotam. Un tad tur arī veidojas šis muzejs, kurš tiek uzskatīts par pirmo zināmo
rakstniekam, dzejniekam veltīto muzeju, tas ir jau 1542. gads, tā kā tik sen no mūsu viedokļa, bet šis attēls ir no 17. gadsimta vidus, un tad tā mūmija izskatījusi, ka viņa bija eksponēta. Pilnīgi citā veidā, visas kaķis nevis tur tajā marmora kastītē ir durvīm, un uz tā podesta tā arī rakstīts Petrarkai Lega, kas ir Petrarkas kaķis. Kāpēc tas kaķis ir iegājis arī tādā muzeoloģijas vēsturē? Tad, kad šis pirmais, kā mēs to šodien teikt, memoriālais muzejs ir izveidots, tas ļoti ātri kļūst par ļoti nozīmīgu, tādu ļoti aktīvi apmeklētu turismu objektu, un tajā laikā droši nelietoties šo vārdu salikonu, bet būtība no tā nemainās. Tur ir eksponēts ne tikai kaķis, loģiski, tur ir eksponēta arī darbistaba, tur ir krēslus, uz kā Petrarka varētu būt, vai ir sēdējis, un tur var iejusties arī tādā, kā mēs šodien teiktu, radīšanas situācijā. Kaķa mūmija tomēr izvirzās priekšplānā visā tajā tekstu masīvā, kas ir veltīts šim muzejam. Tā skaitā, tad, kad tiek veltīti dzejojumi gan Petrarkam, gan tam viņa muzejam, arī tad kaķis ir stipri priekšplānā. Vakar dzejas dienu apgalvumā atļāvos vienu parindeni iztulkot, Petrarkas darbistabu sargā lielā mērā tā kaltēts kaķis peles biedēdams. Apmēram šādā te nepārāk augstā stilā par šo kaķi un kaķi mūmiju tiek rakstīts arī tādos stipri pagaros dzejojumos, un tas skaidrojums, atkal atgriežoties pie tās memorialitātes jautājuma, muzejs, pateicoties Petrarkas sonetiem Laurai, kļūst ārkārtīgi populārs. Cilvēki tur tiešām plūst. Tā laika inteliģence, tas ir vairāk gadsimtu inteliģence, uzskat par savu pienākumu, savos ārzemju ceļojumos šo vietu iekļaut, bet ir problēma. Tā laika cilvēkam, kurš tomēr ir ļoti dziļi kristietībā balstīts cilvēks, ir problēma pašam savā apziņā tik galā ar šo faktu, ka ir izveidots objekts, uz kuru cilvēki dodas kā tādā svētceļojumā, bet tas nav reliģisks objekts. Un tur ir tā galvenā problēma, un tur ir tas galvenais skaidrojums, kāpēc šie dzejojumi, kas ir veltīti Petrarkas muzejam un kaķim, ir izteikti ironiski, tādu humoristisku apakšslāni, kaut kādu satīrisku piesitienu, un arī šodien visa muzeja veltītā literatūra to skaidro, kā tādu tā laika sabiedrības mēģinājumu pašiem tikt galā ar šo faktu, ka ir radīts tāds semi-reliģisks pasākums, ka ir radīta tāda daudzdievības forma, kura īstenībā neatbilst normālajām tā laika mēģības normām, ja būtu normāli doties uz tādu Kristus piemiņas vietu, uz tādu dievnamu, nevis uz vietu, kur viens dzejnieks rakstījis mīlestību dzejojus, un tur no šausmas ir eksponēts un izbāstais kaķis. Bet mūsu sarunas kontekstā būtiski ir, ka jau stipri sen, un tas ir 16. gadsimtā, ir ļoti iestrādājusi šī izteikti pieūžošā, dievinošā attieksme, kuru mēs tomēr pieņemam par pamatu, kāpēc cilvēki dodas uz memoriāliem muzejiem un kāpēc tie priekšmeti, kas tais muzejos tiek eksponēti, vispār tiek gan vārti, gan labāti, gan eksponēti. Pēkšņi publika, kas pirmkārt ir totāli aizrāvusies ar attiecību autoru, Petrarku, Raini, Upīgi, vienalga kuru no viņiem, ka ir pietiekami daudz tādas publikas un ka viņi tur plūst, lai apmierinātu šo savu vajadzību pēc cieņas izrādīšanas attiecīgajām autoram vai darbu. Otrs gadījums nav vairs fauna, tagad ir flora. Tas ir slavenais Šekspīra stādītais zīdkoks savukārt viņa pilsētā, Stretfordā pie Eivonas. Ja jūs skatāties ļoti tā centīgi, var redzēt, ka tur ir divi koki, ir tas kreisajā pusē tā kā lielāks koks. Tas oficiālā leģenda vēstīja, ka tas ir koks, kas ir izaudzis kā atvase no tā celma, kas bija Šekspīra stādītais zīdkoks. Savukārt tas, kas ir labajā pusē, tas drusku mazāks, tas paplašinājums, tas ir stādīts jau uz Šekspīra 200. dzimšanas dienu kā veltījums jau faktiski jau kādās memorialitātes izpaudums. Līdzīgi kā Petrarkas gadījumā, arī šeit Šekspīra mājā muzejs neuzrodas momentāni pēc autora
Šekspīra dairādi vai viņa pielūkšanu, bet tad vienā brīdī Šekspīrs kļūst atkal ārkārtīgi populārs, īpaši tad, kad ieslēdz Ameriku un Amerikas turisti, kuriem liekas, ka viņi ir īsti angļu valodas nesēji, angļu kultūras tālāk nesēji, un viņi atkal milzīgās straumēs plūst uz šo vietu, kas nekādā gadījumā nerada sajūsmu tajā mājā dzīvojušajos cilvēkos. Viņi tur nav iemiķinājušies, lai apkalpotu šīs pilnīzoja masas. Un tad atkal darbības nav gluži tādas, kā izvēlēt to kaķi. Tajā kā mājā dzīvojušies cilvēki vienkārši nocērt šo koku, lai iznīcinātu jebkādu vajadzību tām masām uz turiem plūst. Bet tas paradoxālā kārtā rada atkal pamatu jaunai leģendai, tāpēc, ka šis koks pēkšņi kļūst par visu resursu Šekspīra memoriālo priekšmetu, tādā veidā, ka vismaz Anglijā un tajās teritorijās, kas atrodas tiešā kontaktā ar Angliju un Angļu personām, ir tādā milzīgā daudzumā uzplūst vietas, kas ir veidotas no šī zīkoka materiāla, no šīs koksnes. Stāsts ir ļoti līdzīgs klasiskajiem stāstiem par Svēto Krustu, jo entajās baznīcās, entajos klosteros ir mazs gabaliņš no Svētā Krusta, vai mazs gabaliņš no īstā līķauta, vai mazs gabaliņš no paša Kristus miesas. Tieši tādā pat veidā no šī zītkoka ir izveidots lērums. Lietu, jūs visi saprotat, ka ne no šī zītkoka, bet cilvēki tic, ka no šī zītkoka, un tad tur sākot ar zobu bakstāmajiem, un tad brīdī nevienu neuztrauc, tur zināma tāda pretrunas ar to pielūgsmes faktu un to, ka zobu bakstāmie nav gluži apskatē domāts objekts. Līdz pat tādiem lielākiem priekšmetiem kā mēbeles, tad šis zītkoks, tas vietas stūmus, praktiski neizsmerams. Viņam ļoti ātri paši angļu aprakstnieki nonāk pie tā secinājuma, ka angļiem beidzot ir pašiem savs Svētais Krusts, priekšņi neizsmeramais resurss veidolā. Kas man šajā gadījumā liekas svarīgi ir, ka, ja mēs runājam par memoriāliem muzejiem, par memoriāliem priekšmetiem un par muzeju priekšmetiem vispār, vienmēr uzsveram to unikalitāti, to vienreizību, ka viņš ir viens un otra nav, un tieši tāpēc viņš ir tā vērts, ja mēs viņu glabātu. Tad šajā gadījumā tas, ka katrs var dabūt mājā to zobu bakstāmu, ir tādi nemazīgi vērtība, jo katrā mājā ir tikai divas zobu bakstāmais, vai krēsls, vai kauss, vai ko katrs no tā kodgabalu ir uztaisījis. Memoriālo muzeja gadījumā nekad nebūs tā, ka visi šie zobu bakstāmie sanāks vienā mājā. Manā gadījumā rakstniecības un mūzikas muzejā, kad nav vairs runa par memoriālo māju, pastāv liels risks, ka visi šādi priekšmeti var saplūst vienā vietā, un tad viņi tiešām zaudē to unikalitāti, jo tad tas vairs nav tas vienīgais zīmuls, kur bija Rainim maiņā kaut kādā, vai tas vienīgais zīmuls, kurš tajā pašā gadā bija un Pipim, tikai citā mājā, jo manā izstādē viņi nevienu var saplūst blakus, un šiem diviem zīmuliem vairs nav pilnīgi nekādas apmeklētājiem, kurš nav apstāsts ar Rainu vai Rūtīšu pielūkšanu, viņam tajā brīdī vairs nav nekāda emocionāla pamata. Mums Jānis Šakers stāstīja par to nepieciešamību, par emocionālā kāpinājumu, jo viņš redz 2, 3, 4, 5. Mums muzejā tiešām ir ļoti daudz ļoti līdzīgu zīmulu. Viņam ir ļoti grūti tajā brīdī saprast, kur ir tāda īpatnība vai tas svars. Trešais gadījums ir Šelija Vējas, ir tās gleznas tā iesaukums. Es ceru, ka jūs no savām vietām varbūt arī redzat. Šelija sakarā tā oficiālā leģenda ir tāda, ka viņš ir bojā kuģa katastrofā, tā vienkārši izsakoties. Viņa draugi, viņa mirstīgās atliekas atrod jau saprokļotas. Un tādā vienkāršā no mūsdienu viedokļa skatoties veidā viņu jūras krastā kremē. Tas ir tas skats, kurš ir uzgleznots atbilstoši tur reāli klātesošo personu apziņā. Gleznots ir stipri pēc notikuma, bet sakojot tam aprakstam, kāds klātesošie ir atstājuši. Leģenda, kura mūs ved pie memoriālajiem priekšmetiem, ir, ka draugs Edvards Trelonijs, kurš tur arī bija iesaistīts visā tajā kuģošanas epopējā, tad, kad ir kremēšanas procedūra beigusies, viņš savāc šos pelnus, cik
var tajā vietā savākt. Un viņš savāc arī Šellija sirdi, kura nav sadegusi, kura ir, kā oficiālos tekstos tiek rakstīts, karbonizēta, kas nav sadegusi. Viņa vēl formu tā ļoti naturāli izsakoties. Viņš to visu savāc, būdams absolūts Šellija pielūdzējs, draugs, pārstāvis zemes virsū un tā tālāk. Viņš pelnus mazās daļās dala visiem, kas ar Šelliju ir aizrāvušies kaut kā tādā vai citādā veidā. Šellijs arī pēc nāves ir ārkārtīgi populārs. Vēlāk to pašu draugu pierunāts, viņš to, kas viņam vēl ir palicis, tā skaitā sirdi, atdod ģimenei, respektīvi aprēķinē Marijai. Un oficiālā leģenda ir, ka atkal Marijas mājās tas vispirms glabājas virs kamīna kaut kādā zīda kastītē, ne kastītē, kopā mums ar Šelliju portretu. Tad, kad tā sirds, kur ir palicis pāri, ir tomēr savirzes pelnos, tad tas tiek glabāts grāmatā, aploksnē, un visbeidzot paglabāts kopā ar Šelliju tēlu versiju, tad, kad tas mirst. Tas ir tajā pašā gadā, kad leznot šī lezna, tādējādi atzīmējot to reālo apetīšanu. Parasti memoriālajos muzejos, protams, jau daudz tiek vērtētie priekšmeti, kam ir pierādāma fiziska saskarsme ar attiecīgo personu. Krēsls, uz kura viņš vai viņa ir sēdējusi, rakstot kaut ko, galds, pie kura kāds ir sēdējis, Raina Dēlīts klasiskais stāsts, uz kura viņš ir rakstījis, Pilspalva, ar ko kāds ir rakstījis, kaut ko klasiskais stāsts par to, ka muzejā ir bijusi pinkas pudelīte, no kuras burtiski ir iztecējuši mērnieku laiki. Svarīgs ir šis konkrētais pierādāmais fiziskais konteksts starp to subjektu un to objektu, un tad mēs to objektu savācam, ka tā fiziskā kontakta nesēja. Protams, otra, no mūsdienu viedokļa netik viennozīmīgi vērtējamā lieta ir šīs ķermeņa atliekas. Arī mūsu muzejā ir Aspazijas matu cirtas, cirtā, es nezinu, kā tu brēļu šoreiz parunēju, Ludonas ops. Es pati savā ļoti salīdzinoši netik garajā muzejā mūžā esmu savākusi Vierbauža virsas ribu, to, kad mēs atgādām medicīnas muzejam, ko mēs paši nemākam tāds glabāt. Ko lūdzu? Kāpēc atgādām medicīnas muzejam? Tāpēc, ka tas ļoti precīzi raksturo Miervalda Birziņa daļradas laboratoriju. Viņš, būdams mediķis, kļūst arī par rakstnieku un tā skaitā aprakstā tuberkulozes slimnieku pieredzi. Viņam to rīku izņēma, pēc tā bija metoda kārstēt tuberkulozi. Un tādā šādā ķēdē tas likās ļoti loģiski muzejniekiem, kā politikas veidotājiem, un tā rība ir jāsavāc. Bet, kurā cilvēku mirstīgās atliekas arī muzeja kontekstā ir ļoti izplatītas. Es parādīšu tā kreisajā pusē, tas ir eksponāts, kurš joprojām ir apskatāms Šellija un Kīnsa muzejā Romā, ir tāds Andrija muzejnieku centrs Romā, kur ir viņu matu cirtas tie mazie. Nejautājiet man, kur varēja dabūt Šellija matu cirtu, jo viņš tika kremēts, acīm redzot pirms tam kaut kas. Loģika, kā zināms, tajā visā nav pats galvenais arguments. Savukārt tas krēsls, tas ir tāds jau pavisam mūsdienu versijā risināts fizisko pieskārienu glabājoša priekšmeta variants, jo tas ir porcelāna suvenīrs, viņš nav dabīgā krēsla iluma, viņš ir tāds maģiņš krēsliņš. Bet viņš jebkurā gadījumā ir tāds turpinājums, ka domāju, ka jau uz tā krēsla kādreiz ir sēdējis Sers Walters Skots, tad šī krēsla saglabāšana pats par sevi loģiski, viņš tajā muzejā ir apskatāms dabiskajā lielumā, bet šo pašu krēslu tad ir iespējams pārvērst arī tādā dabiskā suvenīrā, jo arī tas mūsdienu turists, kurā apmeklēju pieredzē neizbēgami ir tā suvenīra iegāde, viņš arī tajā suvenīra izvēles procesā, tajā suvenīra izvēles momentā, acīm redzot, sekošai domāju, ka tas fiziskās saskares faktors joprojām ir svarīgs. Kas ir būtiski, manuprāt, muzeja šajā te
priekšmetu klasifikācijā nav aizgājuši necik tālu no tās īsto svēto atlieku klasifikācijas, jo Kristīgās baznīcas kanoniskais likums ļoti precīzi apraksta mirstīgo atlieku klasifikāciju, kā zināms, klosteros baznīcās tiek glabātas svēto mirstīgās atliekas, un ir ļoti precīza klasifikācija vismaz 3 dažādās kategorijās, kuras tad ir visaugstāk vērtējamās, attiecīgi dārgāk arī maksā, kur ir otrā kategorija, kur ir trešā. Kā jūs redzat, protams, ir augstākas kategorijas svētie, un ir nākamo kategoriju svētie, bet atkal ir tas priekšmets, ar kuru ir reālais fiziskais kontakts, ir sile un krusts Jēzus gadījumā, ir svēto fiziskās atliekas, matu, kaulu, ķermeņa daļas, un pievērsiet uzmanību, kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, muzeja kontekstā, ir svarīgi, kura ķermeņa daļa. Jo, ja mēs runājam par svēto, kurš ir bijis ceļotājs, tad viņam kājas noteikti ir svarīgāks elements, sastāvdaļa nekā rokas vai kaut kas cits. Savukārt, ja tas ir Akvīnas Toms, kurš ir svarīgs vēsturē ar savu domāšanas pienesumu, tad viņa kājas nav tik svarīgas kā viņa galva. Atcerieties, ka tos ķermeņus sadalīt un izvietot daudzās vietās ir absolūti normāli, tieši tāpat kā to Šellija pelnu atlikumu, ir pilnīgi normāli tā ir iznēsāt. Mēs tieši to pat tagad darām ar Raina kolekciju, kura atkarā no vajadzības un situācijas tiek izvietot vairākos muzejos. Mums nav daudz autoru, kuriem ir vairāk, mums ir vienlaicīgi. Bet Rainis un Aspazija viens no tādiem piemēriem. Respektīvi, tā problēma, kas bija spēkā Petrarkas muzeja apmeklētājiem, ka ir kaut kāda tā neizbēgamā līdzība. Tā, protams, ir vienkārši tās tradīcijas turpinājums tādā profānā, laicīgā formātā, ka ir šis svētceļojuma un tās pielūgsmes un šo objektu augstais novērtējums ir tiešā saistībā ar klasisko sakrālo tradīciju un ar svētceļojumu un tādā baznīcas tradīcijā. Pietuvojoties mana muzeja pamatiem, skolotājs Jānis Greste, kas, kā zināms, ir mūsu muzeja dibinātājs, uzskaita, kas viņam pašā tajā muzeja pirmsākumā ir bijis. Savāds tātad Blaumans, kas ir pirmais komplektētais autors, portfelis vēstules vizītes vārti pie viņas lietas. Viņš nekur neiziet ārpus tradīcijas, tā būtu jābūt lietām, kas ir vai fiziski aizskartas vai tiešā saistībā ar to viņa radošo darbību. Rainis tieši tāpat grāmatas vēstules rokraksts slavenais stāsts par Bēlīti, ar kuru Rainis būtā gulēdams rakstīts. Augstākā pilotāža Grestas izpratnē, ka viņam ir Emīla Dārziņa zīdaiņa cepurīte, ko māte nodod jau pēc Dārziņa nāves, un tā pusbībele ar tiem asins straipiem, un viņam tā pusbībele bija kabatā, tātad vilcienis viņu sabrauca, un ir Grestes bieži citētais teikums, tas ir teikums, ko manā muzejā kolēģi ļoti bieži citē, ka lietas raksturo cilvēku tādai kā skrāja, un lietas runā labāk nekā cilvēka mute. Bet par to runāja gan jau Jāna, gan arī Aija, ka tās lietas runā tikai tad, kad runā, vai vēl nepatīkamāk to formulējot, runā tikai tad, ja ir kāds, kurš tev brīdī reāli to arī spēj dzirdēt. Atcerēsimies, Petrarka kļuva par apskatāmu parādību tad, kad lasītājiem sāk likties, ka viņš tiešām ir ļoti, ļoti interesants, romantisks, fantastisks mīlestības dzeju sarakstījis autors. Attiecībā uz Šelliju tieši tāpat, attiecībā uz Šekspīru tieši tāpat. Vispirms ir jāpienāk tā autora lielajam popularitātes vilnim, tam momentam, kad cilvēkiem ārkārtīgi gribas doties paskatīties uz tām lietām, un kas ir būtiski, viņiem tā sajūsma par attiecīgo autoru un attiecīgi viņa mirstīgajām atliekām vai priekšmetiem, ka viņš ir pieskāries, jau ir. Šī attieksme klasiskā memoriālajā muzeja kontekstā neveidojas tad, kad tas cilvēks nonāk muzejā. Šī attieksme, tā pielūgsme, neveidojas pēc apmeklētāja nonākšanas muzejā, jo apmeklētājs uz turieni jau dodas tajā svētceļojumā, viņš ir gatavs pielūgt to čību, kura kādreiz kādam persona X ir bijusi kājās. Viņš jau ir gatavs ar sajūsmu skatīties uz to spalvaskādu, un tas ir tas spalvaskāds, ar kuru ir uzrakstīts tas kaut kas, ko es
esmu ar sajūsmu lasījis. Tāpēc mēs varam mierīgi doties uz Raina vasarnīcu, tas ir memoriālās vasarnīcas Majoros slavenās verandas galds, fotografēts, es nezinu, cik griezumos, rakursos un nolūkos. Ja es esmu jau gatava Raina pielūdzēja, man neapšaubām ļoti daudz, ko nozīmē tā lapiņa, kas tur ir, jo tā ir aprakstīta ar viņu roku. Man neapšaubām ārkārtīgi daudz nozīmē tas kalendārs ar 12. datumu, jo es esmu gatava to nolasīt. Tieši tāpat slavenais dēlītis, es jau zinu visu ļoti izvērto leģendu par to, kā Rainis viņu dabūja, kāpēc Rainis viņu lietoja, kā Greste viņam viņu apņēma, un vai šis vispār ir īstais dēlītis, mani nekādā veidā neinteresē, jo es esmu gatava uz šo dēlīti skatīties kā uz Raina turpinājumu. Un Raini es jau mīlu, man vairs nevajag, lai man Astrid Cīru vai kāds cits muzeja darbinieks iestāsta, ka viņu vajag mīlēt. Nu, tā ir arī Raina istaba, Majoros veranda guļam istaba, kur tieši tas pats lejas uz šo vienu no daudzajām sēlijas sagām skatītos ar īpašām jūtām, man tām jūtām jau ir jābūt līdz pagāžām. Vakar Raina muzejā tika atklāta izstāde par Baltkrievu zvejnieku Janku Palu, kur tiek izmantots tieši tas pats princips. Šis ir lielās datoru izdruktas, tas, kas kreisajā pusē ir redzams, un tur tādā uzkopētā vietā ir memoriālais, kā mēs teiktu, vēstuļu turētājs, tā to pareizi sauc. Man nav pilnīgi nekādas attieksmes par Janku Palu, teikšu godīgi mūžā neesmu lasījusi, zinu tikai stāstus, ka ir tāds Baltkrievu autors. Es kā muzejnieks, protams, varu uzreiz atvasināt šo ideju, ka tas visticamākais ir viņa, jo nevienu citu jau tur nebūtu likuši izstāt ar veltību viņam, tas ir memoriālais, tas nekur tur tā nav rakstīts. Neapšaubām kaut kādas jušanas pret šo vēsturi turētāju var rasties tikai tādam, kuram var ievispār kaut kāda attieksme pret pašu autoru Janku Palu. Daudz grūtāk to visu dabūt gatavu, ja kaut vai tajā klasiskajā mūsu muzeja pirmajā variantā, tas ir tas slavenais Blaumaņa stūrītis 20. gadu beigās, no oficiālais datums skaitās 25. gads, bet bildes datējums nav tik precīzi. Tā nav telpa, kur Rainis kādreiz ir dzīvojis, kur Blaumanis kādreiz būtu dzīvojis. Šai konkrētai telpai Blaumani nav pilnīgi nekāda sakara. Šo priekšmetu, kas tur ir izlikti daudzi attēli, tas konkrētais veidos ar Blaumani atkal nav nekādā sakarā, jo tas vienkārši viss, ko Greste ir savācis. Tur kreisajā pusē ir galds, kurš vismaz nomināli ir kaut kādā sakarā ar Blaumani, viņš nav tajā vietā, kur Blaumanis viņu lietoja, respektīvi ir nojaukt visi tie priekšnoteikumi, lai uz to visu varētu nākt kā uz to Petrarkas svētceļojuma to adresi, lai veidotos tas ceļojums uz vietu, kur man ir iespēja kontaktēties ar personu, ko es jau pielūdzu. Un jau šajā te Grestes pirmajā versijā, protams, ir ļoti grūti dabūt gatavus to memoriālo brīnumu. Tas, kas šeit, šajā stādijā vēl nenoliedzami ir klātesošs, ir pats Greste, kurš ļoti cieši tic tam, ka skatoties uz rakstnieku rokrakstu, skolēnu, viņa tajā brīdī tā galvenā auditorija, skolēni spēja piedzīvot kaut kādu kontaktu ar Blaumani. Tas, kam ļoti cieši tic Greste un viņa kolēģi, ka šāds kontakts ir jāveicina. Tāpēc tas ļoti pats ar šo ideju aizrāvies Greste, tur kaut kādā mērā to pacēlumu vēl spēja nodrošināt. Bet, protams, ka mums, cik tur gadus pēc viņa, tas kļūst jau daudz grūtāk. Un šis ir objekts, kurš ir saistīts ar mūsu šīs vasaras izstādi, kas saucas pēdējā izstāde, bet būtībā ir mūsu tēlotājas kolekcijas, tēlotāja mākslas kolekcijas eksponējums. Tas, kas ir tā lielajā bildē, tas ir priekšmets, kuru Virdzi Ķemrēle latviešu ģeimniece ir speciāli veidojusi, lai lietotu pati sev kā talismanu. Un tālākais jau ir drusku no leģendu operas. Tas kungs, kurus redzat apakšējā, labajā stūrī, ir 1812. gada Fēvijas